Kā kopīgot informāciju starp Milī ģimenēm par maksas pierakstiem? Platforma Milī ļauj ne tikai dalīties ar bērnu profiliem starp ģimenēm, bet arī kontrolēt, vai tiek koplietota papildu informācija starp ģimenēm, kurām ir atļauts koplietot bērnu profilu. Pirms mēs parādīsim, kā koplietot informāciju par maksas pierakstiem ar citām ģimenēm, lūdzu, ņemiet vērā, ka tikai bērna datu pārvaldniekam ir tiesības ieslēgt datu apmaiņu starp ģimenēm. Citu ģimeņu lietotāji to nevar kontrolēt. Pēc noklusējuma otra ģimene redzēs tikai bērna profila datus, piemēram, vārdu, uzvārdu, personas kodu un informāciju par izglītību, taču nevarēs pārvaldīt šos datus. Arī citas ģimenes varēs redzēt informāciju par bezmaksas pierakstiem, piemēram, bezmaksas ēdināšanu skolā, tostarp kalendāra pasākumiem. Ja piešķirat bērnam piekļuvi platformai, šis bērns varēs redzēt visu savu pierakstu informāciju visās ģimenēs. Ja izvēlēsieties kopīgot informāciju par maksas pierakstiem, citas ģimenes redzēs arī pierakstus un kalendāra pasākumus, kuriem bērns ir pieteikts visās citās ģimenēs un jūsu ģimenē. Ģimenēm nebūs atļauts pārvaldīt kalendāros pasākumus, ja pieteikt kavējumus pierakstiem, kuri veikti citās ģimenēs, tāpēc šīs ir tikai skatīšanas tiesības. Lai atļautu informācijas apmaiņu starp ģimenēm, jums jādodas uz sava ģimenes konta sadaļu ģimene un jānoklikšķina uz bērna profila. Tur jūs redzēsiet vienkāršu slēdzi, kas to kontrolē. Varat to ieslēgt vai izslēgt jebkurā laikā. Mēs nenosūtām nekādus paziņojumus citām ģimenēm par to, kam pieder dati un vai slēdzis ir ieslēgts vai izslēgts.